Werbestart. Esam jaunas kompānijas centrā, Piņķos. SIA Dotnuvas projektai atrodas Piņķos, dotajā brīdī mūsu jaunajā ofisā. Teiksim tā, Latvijā ir jauna kompānija, bet Lietuvā jau šīs kompānijas, teiksim, mātes uzņēmums strādā jau vairāk kā 15 gadus un nodarbojās ar tehnikas tirdzniecību. Tad dotajā brīdī izveidots meitas uzņēmums, kas ir SIA Dotnuvas projektai, un kas nodarbosies tīra tehnikas tirdzniecību. Tātad mēs pārstāvam lielākos brendus, kas šobrīd ir Latvijā jau pazīstami, vairāk kā 10 gadus, un tie ir Case IH traktoru tehnika un kombajna tehnika, kā arī jaunums, kas dotajā brīdī mēs esam oficiāli importētāji Kvernelanda jaunajam tehnikai. Tas ir arkli, pļaumašīnas, sejmašīnas un miglotāji. Tātad tavi bijušie klienti jau to zina, bet visi jaunie tad zina, ka jābrauc būs uz Piņķiem. Šie kontakti jāuztur. Un kādi vēl tie mērķi? Es saprotu, ka tūlīt tuvojas lauka dienas. Jā, tie jaunie kontakti, teiksim tā, teiksim, ja mēs saistamies ar Case tehniku, tad noteikti visi mūs zina, jo komanda ir liela daļa palikusi vecā, un kas tirgo šo tehniku, un līdz ar to tad vecie kontakti paliek. Tikai mēs esam jaunā amplua un dodamies uz priekšu jauniem mērķiem, jauniem izaicinājumiem. Bet tas galvenais kompānijas mērķis ir nodrošināt pēc iespējas labāku un pilnvērtīgāku tehnikas apkalpošanu, kas ir Case tehnikas, teiksim, īpašniekiem, un, protams, nodrošināt pēc iespējas labāku un apkalpošanu arī pārējām tehnikas vienībām, ko mēs tirgojam dotajā brīdī. Tas ir Kvernelandi, arkliem un tā tālāk un tā joprojām. Jo uz doto brīdi Piņķos mums atrodas gan servisa bāze, gan rezerves daļu noliktavu bāze, kuru strādājam arī 24 stundas diennaktī pie šī jautājuma, lai nodrošinātu klientam labākos apstākļus darbībai un tā. Līdz ar to, tad, kas ir nākošais, ko mēs dotajā brīdī darām, ir jaunās laukdienas, kur mēs piedalīsimies. Tātad laukdienas sekos Vidzemes pusē, tas ir Trikātā, zemnieku saimniecībā Irbītis, jeb zemnieku saimniecība Jaunstrūks. Tur mēs startēsim kā pirmo reizi. Un nākošās dienas, kas ir paredzētas tīri ar lauksaimniekiem, tās ir Viļāna laukdienas, kas notiks šīs nedēļas beigās. Kur jau tavi klienti un visi interesanti varēs tikties klātienē un visas tās konsultācijas un šos jaunumus visu arī uzzināt. Tieši tā, un tad, jebkurā gadījumā mēs pārstāvam ne tikai tehniku, mēs pārstāvam arī kaltis, mēs pārstāvam arī graudu sēklu tirdzniecību, zālāju sēklu tirdzniecību. Tagad tas ir pilns spektrs, ko nodrošināt zemnieku saimniecībām, jeb uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecību un nodrošināt no A līdz Z. Tas nozīmē arī servisu nodrošināt ērtāk. Tieši tā, mums ir izveidots ļoti labs servis tīkls, servis komanda, kas dotajā brīdī tiek pilnveidot un apstrādāts, teiksim, tās, teiksim, loģistikas funkcijas, jā. Bet katrā reģionā, tas ir Vidzemē, Latgalē, Zemgalē, Kurzemē, būs pa 1-2 servis mehāniķiem, kas nodrošinās zemniekus ar kvalitatīvu un labu servisu. Kā skatītājiem solījām, tātad lauku dienu maratons ir sācies, tad dosimies uz Trikātu. Jā, lauku maratons ir sācies. Papildus informāciju par kompāniju var noteikti atmeklēt mājaslapu, tas ir www.dotpro.lv, un tiekamies lauku dienās. Lai notiek! Šogad mums programmā lauku dienā ir 2 lietas, ko mēs tā gribam nopietni parādīt, kas mūsu saimniecībā ir svarīgas. Tas ir kviešu audzēšana un rapšu audzēšana. Saimniecība praktiski gada laikā pēc apjoma nekas nav mainījies. Tagad īpašumā ir 1420 un 130 hektāri ir noma. Un lauksaimniecība apsaimniekojamā zemē ir 1200 hektāru un sējumi, un tā ir 1100 hektāru. Praktiski sadalās ziemā kvieši un rapses puse, un otrā puse tātad vasarai. Vasaras kvieši, rapses un mieži. Jāsaka jau pirmkārt paldies, kad zemnieku saimniecībai Irbītis, Riharda Circeņkungam, kad šādi pasākumi vispār notiek Vidzemē. Un šī jau ir kā tradīcija ieviesusies, ka katru gadu noteiktā vietā, noteiktā laikā ir lauku diena, kurā piedalās gan tehnikas firmas, gan arī saimniecībā esošie, teiksim, lauka apskati un tā tālāk un tā joprojām. Bet šodien, kāpēc mēs šeit atrodamies, mēs esam jaunā amplua, kā Dotnuvas projektai, firma, kas pārstāv gan Case tehniku, gan arī
esam oficiāli importētāji Kvernelandes grupas produktiem, tad arī saimniecībai ir izdevies teiksim, tās ilglaicīgi noturēt tādas sadarbības saites ar mums, un arī nākotnē mums ir sadarbības teiksim, tādā cēlumā, un kā mēs šodien redzēsim, gan kā jaunumu, kas mums nācis klāt kā firmai, tas ir graudaugi, kas Latvijā ir ļoti stingri pārstāvēts vispār, un šodien mēs arī apstīsimies laukus, kas ir apsēti, ja? Un, protams, ar keisa tehniku. Tā nezudošā vērtība, ar ko mēs ejam, un ar karogiem uz priekšu. Redzam, daudz ciemiņi sabraukuši, tā kā noteikti mēs mazliet patestēsim, izvērtēsim, kā ir audzes un ko mēs varēsim rudenī jau sagaidīt. Jā, testēt vienmēr ir labākais variants, jo dzīvu tehniku redzēt tikai stāvam, tas nav tas variants, pēc ko mums vajadzētu tendēties, jo pašam zemniekam interesē, kā tas viss darbojās, kā tas viss regulējās un kā tas viss notiek. Un tas ir labākais veids, kā to visu tehniku savu klāstu un iespējas parādīt. Tā kā mēs, protams, demonstrēsim gan traktoru, gan arklus, un tas viss notiksies tikai uz lauku, arī pašu saimnieku ietvaros. Viss ir puikas mašīna. Beidzot viss. Tik šobrīd ir zaļa karoglapa, ir būtiski atkarīgs graudu rupjums, jo mums ir jāņem vērā, ka karoglapa ir tāda kā fabrika, kurā notiek fotosintēze, un viņa piegādā barības vielas, olbaltumvielas un ražo visu, lai būtu rupjāki graudi. Un jo šī fabrika ilgāk strādā, jo vairāk produkcijas viņi saražo. Līdz ar to mēs varētu vēlēties, ka šobrīd karoglapa ir zaļāka. No otras puses, Ramīro ir diezgan agra šķirne. Otrs, ko jūs šeit varat atrast, ir šī labgrauža grauzumi, kur noēsta ir karoglapai tāds liels laukums, kur ir caurspīdīga. Mēģināšu parādīt. Tas ir ļoti raksturīgi karstā laikā. Tas izskatās apmēram. Saimnieki kārtīgi pastrādājuši, bet šī lauka diena tās jau ir tradīcijas tomēr. Jā, manā saimniecībā ir bijis šis jau 7. gads pēc kārtas, kad rīkojam lauku dienas ar kolēģiem kopā apspriest to, kā strādāt, kādu tehnoloģiju pielietot, kādas šķirnes audzēt, gan rapsim, gan arī citām labībām, kviešiem galvenokārt, kur ir vadošā kultūra saimniecībā. Jūs esat kārtīgi pastrādājuši katru gadu, es tā domāju, kāds būs šis gads, noteikti ir kāds zināms izvērtējums, un ne par velti, tāpēc arī ciemiņi tiek ielūgti. Ir ko rādīt? Jā, es domāju, ka es pa šiem gadiem veidojot lielražošanu, jo galu galā tikai lielražošana var īsti demonstrēt tādus laukus, un ir vērts arī, lai citi pamācās. Es neesmu, tā sakot, noskaudis, ne no viena pats braucu, gan Latvijā uz citiem novadiem, uz Kurzemi, Zemgali, katru gadu kāda ekspedīcija tiek rīkota, gan uz Lietuvu un arī uz Igauniju. Tieši, lai Baltijā varētu salīdzināt, izvēlēties šķirnes, tā arī šī laukā. Te ir vasaras rapsim šķirnes 3, ziemas rapšu demonstrējuma laukā veselas 9 šķirnes, tad hibrīdi dažādi, un tas dot iespēju gan pašiem, gan arī citiem gūt pieredzi, kā labāk saimniekot.